Labāk dzīvot kopā ar Hipotēku bankas atbalsta programmām. Klausies un iedvesmojies! Labrīt, esiet sveicināti! Raidījums Kā labāk dzīvot. Raidījuma producenta Loreta Bērziņa, pie skaņu pults Iveta Zvejniece, studijā Valters Kraus. Un, protams, ka šodien ir otrdiena, 12. marts, pareizs laiks 9:06, un vārda dienā šodien sveicam Aiju, Aivi un Aivu. Daudz jums laimes, lai jums priecīga šī diena, bet raidījumā šodien dzirdēsiet. Tūdaļ runāsim, izstāstīsim kādu veiksmes stāstu biznesā, cik tad ir garš ceļš no savas idejas līdz uzņēmuma atvēršanai, un uzzināsiet, kas ir floatings. Un raidījuma otrajā pusstundā pēc 9:30 skaidrosim, kādēļ jāslēdz īres līgumi, kā to darīt juridiski korekti, un kādi ir biežākie krāpniecības gadījumi, un kā no tiem izvairīties. Bet šobrīd studijā Float and Relax īpašniece un vadītāja Marita Malzubre. Labrīt! Labrīt! Marita, varbūt vispirms skaidrosim mūsu klausītājiem, kas ir floatings. Floatings, tas ir ļoti grūti izskaidrojams, bet principā tā ir relaksācija, jeb arī meditācija, jo floatings ir reāli tā ir gulēšana ļoti koncentrētā sāls ūdens šķīdumā. Tas būtu tā kā nāves jūrā, tas būtu, tas zinām, ka šis ūdens cilvēku ceļ uz augšu. Tieši tā, šajā te floatinga baseinā ūdens ir ļoti koncentrētā sāls ūdens formā, un līdz ar to arī cilvēks virs šī ūdens var viegli gulēt un negrimt. Un tad, attiecīgi no šī procesa sākās visi pārējie procesi. Tad, kad cilvēks mierīgi guļ un neko nedara, tad arī cilvēkam atbrīvojās visi muskuļi, viņš nomierinās, viņam smadzenes sāk strādāt mazliet lēnākā ritmā, un viņš ļoti patīkami atpūšās. Tas ir nosacīti it kā tāds bezsvara stāvoklis, kad cilvēkam atpūšās visas locītavas un nevienā mirklī nav saspringuma, lai savu ķermeni turētu. Tieši tā, un arī atkarībā no tā, cik cilvēks ir, varbūt, teiksim, drosmīgs vai bailīgs, tad ir iespēja vai nu floatinga tajā telpā nodrošināt pilnīgu tumsu, un tad ir tiešām sajūta kā kosmosā, ka lido bezsvaru stāvoklī, jo nevar redzēt neko, kas notiek apkārt, jo ir pilnīga tumsa, bet pirmajās reizēs parasti cilvēki izvēlās tomēr flotēt pie nelielas gaismiņas, jo tomēr tā ir nepazīstama vide, viņš nekad nav mēģinājis floatingu. Var rasties tāda mazliet diskomforta sajūta. Tādēļ drošāk pirmajās reizēs ir flotēt ar gaismiņu nelielu. Un tad, kad cilvēks jau jūtas droši, kad viņš jau jūtas, ka viņš ir apradis ar to sajūtu, ka viņš patiešām tā kā mazliet lido ar to ūdens, uz tā ūdens virsmas, tad viņš parasti arī izslēdz gaismiņu un tad bauda to brīnišķīgo sajūtu, it kā būtu kosmosā. Kur jūs šo floatingu pirmo reizi redzējāt? Kāda bija jūsu saskare? Jūs taču uzsākot savu biznesu vai ne, interesējāties, kas varētu būt jūsu lauciņš? Kā jūs atklājāt, ka ir tāds floatings? Par to, kas ir mans lauciņš, es jau ļoti ilgi meklēju, kas būs mans lauciņš, jo to, ka man kādreiz būs savs uzņēmums, to jau es zināju jau diezgan pasen, un tas ceļš, kā es līdz tam esmu nonākusi, ir diezgan, es pat teiktu, garš un interesants. Ērkšķains arī? Ērkšķains arī noteikti, bet, vienalga, vienmēr, ko es esmu darījis tā, lai tas būtu interesanti man. Arī jebkuru darbu, tas nozīmē, ka es meklēju kaut ko interesantu. Un bija jau arī pirms floatinga dažādi citi projekti, kurus es mēģināju tā kā izveidot un pacelt, bet kaut kas tur pietrūka mazliet. Punus uzsitāt daudz? Grūti pateikt, drīzāk es teiktu, ka nē, jo Vai norūdījāties? Jā, tieši tā, drīzāk norūdījos, jo jebkurai tai, teiksim, kaut kādai grūtībai es viņu uztvēru tā, ka, tā tam ir jābūt, jo tas man kaut ko iemāca. Un tad arī līdz ar to šobrīd man ir tāda sajūta, ka es esmu tik daudzās sfērās daudz ko darījusi, ka man ir viegli gan ar cilvēkiem kontaktēties no dažādām sfērām, gan arī informācijas lauks diezgan plašs, un tādēļ ir viegli, teiksim, atkal kaut ko jaunu izdomāt un ieviest un tā. Bet par pašu floatingu, kur es viņu ieraudzīju,
Nu, kā jau katram latvietim ir paziņas Anglijā, arī man, un sanāca tā, ka mēs aizbraucām ciemos pie paziņām uz Angliju. Un, tad, ko darīs ar to latvieti? Kaut kas jāparāda. Es teicu, ka es gribu kaut ko tādu vai atraktīvu, vai interesantu. Vēl nedomājot par to, ka ar to varētu būt kāda saistība kādreiz. Nē, galīgi nē. Jo arī ikdienā mēs ļoti aktīvu dzīvesveidu piekopjam un mums patīk piedzīvojumi, sacensības, piemēram. Un tad es teicu, ka es gribu kaut ko tādu interesantu. Pamēģināt kaut ko vai nu kaut kādu ekstrēmāku aktivitāti vai kaut ko tādu. Tad man aizved uz floatingu. Un es, protams, arī nezināju, kas tas tāds ir, un raustīju plecus un teicu, labi. Un tad jau pēc tam kādas 2 dienas es nevarēju attiekties. Jo tā sajūta... tās prieka sajūtas No tās dīvainās sajūtas, kuras nekad dzīvē pirms tam nebija izjutusi. Ar izpletni nebijāt blakus. Nē, bet vienmēr biju gribējusi. Bet, un tā sajūta bija tik jocīga, pēc tam tiešām kāds 2 dienas pēc tam bija tā, ka īsti nevarēja saprast, kas ar mani noticis tās stundas laikā. Bet atcerieties pati savu pirmo reizi, kad jūs to Anglijā izbaudījāt, vai tomēr tā nezināšana un prieks un labsajūta ņēma to virsroku, vai tomēr tas, es negribu teikt saspringzinās, bet tomēr sevis saprašana, kas ar mani notiek, jo tas, protams, attiecas uz katru jūsu jauno klientu šobrīd. Jā, tieši tā, un katrs klients pilnīgi kaut ko citu jūt tajā pirmajā seansā, jo tas ir atkarīgs no tā, kas ar to klientu, kas ar to cilvēku ir noticis līdz šim brīdim, kamēr viņš ir iekāpis šajā floatinga baseinā pirmo reizi. Baseins nav dziļš, 50 centimetri. 27 līdz 30 centimetri ir tas ūdens dziļums, kurā tu iekāp kā normālā ūdenī, nemaz nedomājot par to, ka tajā brīdī, kad apgulsies, uzpeldēsi. Jo, protams, pa ūdens virsmu ar kājām mēs nestaigājam, tā kā tajā brīdī, kad mēs apguļamies, tikai tad mēs uzpeldam. Un tajā brīdī, kad iekāpjot šajā basēnā, es arī, protams, ar neziņu kāpu iekšā un domāju, kas nu būs. Bet tajā brīdī, kad jau atgūlos uz muguras un sajūtu tiešām šo te brīdi, ka es peldu, nekustinot nevienu savu ķermeņa daļu, es vienkārši guļu virs ūdens, tad sākumā bija tāda uztraukuma sajūta, pēc tam tas uztraukums mazliet norimās un iestājās tāda dziļa miera sajūta, un pēc tam bija tāda ļoti interesanta sajūta, no kuras es pat sabijos, jo es biju izslēgusi gaismu, lai man ir pilnīgi tums, jo es gribēju pamēģināt pilnīgā tumsā, kā tad tas ir, jo kaut kāds 10 minūtes jau bija pagājušas ar gaismiņu, un tad es tā kā domāju, tad ir jāizslēdz tā gaisma, jāpamēģina, kā ir tumsā. Izslēdzu gaismu un gulēju, gaidīju, kas notiks. Kādu brīdi nekas, domas šaudās caur prātu un kaut ko ik pa brītiņam padomā, un tad vienā brīdī man bija sajūta, ka mani parāja milzīgā rotācijā. Tā ir kā tādā centrifūgā es būtu iemesta un tagad milzīgā ātrumā man griežas riņķi un rauj gaisā. Protams, kā jau cilvēks, kurš neko tādu dzīvē nav izbaudījis, es ļoti sabijos, atrāvu acis vaļā, ar rokām pie sienām. Ir sienas, tomēr nekur vēl neesmu aizlidojusi. Vai šajā Anglijā strādā arī kādi speciālisti, kuri jūs brīdināja, kad izjūtas var būt šādas, vai ar jums runāja, vai jūs vienkārši atstāja likteņa varā? Atstāju likteņa varā. Jo to es jautāju, šobrīd veidojot savu biznesu, vai jūs sadarbojaties ar kādiem speciālistiem, ar psihologiem, vai kā notiek cilvēku sagatavošana, jo katram jau tās izjūtas var būt dažādas. Cilvēku sagatavošana mums ir tāda, ka mums klientam ir paredzētas 2 stundas, no kurām 1 stunda cilvēks atrodas ūdenī tieši šajā te floatinga procesā, un 2 stunda aiziet dažādām citām aktivitātēm. No sākuma mēs kārtīgi cilvēkiem izstāstam, kas tas būs, un viņi izlasa biežāk uzdotos jautājumus, mēs ar viņiem aprunājamies, un pastāstam arī nedaudz par dažādām reakcijām, kādas var ar viņu notikt šajā te floatinga laikā, bet tāpat laikā arī piekodinam, ka katram šīs sajūtas būs dažādas un nevajag koncentrēties uz kaut kādām svešām sajūtām, ko kāds cits ir izbaudījis. Meklējiet savējās. Jā, tieši tā, meklējiet savējās un ļaujieties
atklāties tam procesam, un sajūtas noteikti atnāks pie jums, tikai ļaujieties. Pirms mēs parunāsim par biznesu arī, kā jūs viņu veidojāt. Kas tas ir par šķidrumu? Kā viņš tiek veidots un iegūts? Tas ir magnīja sulfāts. Tīrs magnīja sulfāts, kuru mums piegādā arī Anglija, vēlāk arī pastāstīšu, ka veic Anglija, un šis te magnīja sulfāts pie mums atnāk maisos, sāls. Principā tas ir rūgtais sāls. Aptiekā var nopirkt nelielus rūgtā sāls maisiņus, jo rūgto sāli izmanto arī medicīnā. Tādēļ šis te magnīja sulfāts šķīdums ir veselībai ļoti labvēlīgs, un floatinga laikā cilvēks saņem ļoti veselīgu šis process ir veselībai ļoti labvēlīgs. Viņš guļot floatinga baseinā, caur ādu mēs uzsūcam magnīju, kas atrodas šajā te magnīja sulfāta šķīdumā, un magnījs cilvēkam ir vajadzīgs ap 300 mg dienā. Līdz ar to magnīju mēs patērējam ikdienā diezgan daudz, un ja organismā sāk magnījs trūkt, tad organismam sākas dažādas medicīniskas problēmas. Un viņš sāk vilkt ārā magnīju no kauliem, no muskuļiem, un tad sākas muskuļu krampji un kaulu problēmas. Tādēļ tiek izmantots floatinga baseinā tieši magnīja sulfāts, jo pirmkārt veselībai ļoti labvēlīgs, nekaitīgs, un otrkārt spēj noturēt šo te cilvēku virs ūdens, tas Jūsu stāstu mēs esam arī nodēvējuši par veiksmes stāstu biznesā. Kā sākās sadarbība ar banku, jo priekš citiem biznesiem iespējams, ka tā summa nav tik milzonīga, bet, tomēr tas nemaksāja arī 1000, tas maksāja daudzus tūkstošus. Jā, tieši tā. Kā jūs sākāt sadarbību ar Hipotēku banku? Tajā brīdī, kad es sapratu, ka es vēlos izveidot floatinga baseinu savā salonā, tajā brīdī es sāku domāt, kā lai es to izdaru. Jo loģiski, ka šīs investīcijas bija nepieciešamas daudz lielākas nekā mani uzkrājumi. Tādēļ bija jādomā, kur dabūt finansējumu, lai šo projektu varētu norealizēt. Principā, tajā brīdī arī es sāku meklēt, kas man spēs piešķirt finansējumu un uz kādiem noteikumiem, jo nekad dzīvē iepriekš kredītu vēl nebiju ņēmusi, un tas tā kā šis te mēģināja izvairīties no kredīta ņemšanas, jo, tomēr tās ir saistības un atbildība. Un nezināšana, kas būs ar tevi pēc tam. Tā kā, bija grūti, saprast, vai tiešām šis ir tas brīdis, kad ir jāņem kredīts un jādara kaut kas šeit uz vietas Latvijā. Bet varu teikt pozitīvi to, ka bija patīkami pārsteigta, kad aizejot uzrakstot šo te pieteikumu, ka es vēlos saņemt kredītu savu projektu realizācijai, mani ļoti ātri sakontaktēja Hipotēku banka un uzaicināja uz pirmajām pārunām, lai saprastu, vai tiešām es esmu gatava ņemt šo kredītu, un vai šī ideja ir dzīvot spējīga. Tāds tīri pirmais ieskats. Vai no bankas puses bija kādas bažas, kādi brīdinājumi par šo biznesu, jo tomēr, es neteikšu, ka tas ir absolūti unikāls, bet, jūs, cik es zinu, 2 esat Latvijā tādi. No bankas puses bija ļoti interesanti, jo es jau to biju gatava, kad tajā brīdī, kad es paziņoju bankas šai te kontaktpersonai, kur man tika piešķirta, ka vēlos veidot floatinga baseinu, sejas izteiksme bija diezgan pārsteiguma pilna, un jautājums bija ļoti tradicionāls, kas tas ir. Bet izstāstot darbiniecei, ka, tas ir tas un tas, es redzēju, ka cilvēks ir ieinteresēts teiksim, šo te projektu palīdzēt izveidot, jo banka piešķir kontaktpersonu, kurš vienmēr, jebkurā brīdī, ja ir kādi jautājumi, sniegs atbildes uz viņiem. Vai bija vajadzīga kaut kāda informācija par kredītu vai par... Jebkurā gadījumā biznesa projekts bija jāraksta. Jā, protams, biznesa projekts bija jāraksta, un šī te kontaktpersona vienmēr bija atsaucīga un izpalīdzēja jebkurā jautājumā, kas man bija radies biznesa projekta rakstīšanas laikā. Kas bija tie nākamie soļi, lai savu biznesu attīstītu? Jūs tātad no bankas puses saņēmāt aizdevumu, kas bija tālākie soļi? Tā bija vietas meklēšana, kolektīva meklēšana?
Jā, protams, vieta jau bija jāatrod patiesībā jau pirms tam, jo biznesa plānā bija jānorāda, kurā vietā šis bizness tiks veidots. Un arī par darbiniekiem aptuveni jau bija jāzina, kādi darbinieki būs un cik, jo tas viss jau bija jāiekļauj biznesa plānā. Un tajā brīdī, kad to biznesa plānu rakstīja, bija tāda nereāla sajūta, it kā jau tu visu esi izdomājis pilnīgi līdz pēdējam sīkumam, bet tajā brīdī tev vēl nekā nav. Un, jūs sēdējāt mājās ar papīra lapām, ar kalkulātoru? Tieši tā. Dievs jums palīdzēja. Kā tas notika? Sausie treniņi, kā tas? 2 mēnešu garumā šis te biznesa plāns tika rakstīts un stādīts un rēķināts, un kā vēlāk es sapratu bankas, šī te grupa, kura izvērtēja projektu, bija patīkami pārsteigta, ka es tiešām pati to projektu esmu rakstījis. Nu, man gan arī ir bijis pirms tam saistība ar projektiem, es esmu strādājusi projektu nozarē. Līdz ar to es zināju, kā projektus vajag rakstīt un kas tur ir jāiekļauj, kāda informācija, tā svarīgākā informācija, kas ir jāiekļauj šajos projektos. Nu, un tad, jā, bankas izvērtēšanas komisija bija patīkami pārsteigta, ka es viņu pat esmu rakstījusi un spēju atbildēt uz visiem viņa jautājumiem. Atgādināsim mūsu klausītājiem studijas tālruņus, un nākamais jautājums, ko es jums jautāšu, vai jūs šobrīd darītu ko savādāk? Par to padomājiet, bet tikmēr lūkā mūs var sazvanīt. Laiks jūsu jautājumiem. Tālruņu studijā 67 22 28 88 un 67 22 55 99. Mūsu e-pasts klausītājs@latvijasradio.lv. Ja raidījumam kā labāk dzīvot sekoja Twitterī, tad mūsu Twitter konts ir @labākdzīvot. Vai šobrīd jūs ko darītu savādāk, ja vēlreiz jums piedāvātu uzsākt biznesu? Droši vien, ka nē. Tādi lieli klupieni nebija? Nē, jo viss bija pārdomāts, manuprāt, un liekas, ka nē, liekas, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek. Vai jums bija arī iepriekšēja pieredze ar grāmatvedību? Jo tas ir, es zinu, ļoti daudziem uzņēmējiem, zinu, ka kaut kādas atskaitas ir jāraksta, bet cik daudz tas paņem laiku un kā tas notiek, nevienmēr par to aizdomājas. Pilnīgi nekāda. Un cipari nav mana stiprā puse, līdz ar to man ir labs grāmatvedis, kurš man palīdz tieši grāmatvedības jautājumos. Jūs arī tā kā saka, negājāt tur, kur jūs tā tumšu bildi. Es labāk nedaru to, ko es nevaru izdarīt labi. Kāds klausītājs vēlas, lūdzu? Halo? Labrīt. Labrīt. Sakat, lūdzu, vai tam uzņēmumam ir arī dāvanu kartes un cik viņa maksā? Paldies. Ir tāda iespēja kā dāvanu kartes? Jā, protams, un dāvanu kartes ir iespējams iegādāties pie mums uzņēmumā, kā arī iespējams arī internetā iegādāties caur From Me un caur Lieliska dāvana. Tie arī vēl ir tādi, ka mūsu sadarbības partneri, un jā. Vai jūs esat domājis nākotnē savu biznesu paplašināt? Kāda ir tā šī brīža aina, kā jūs viņu prognozējāt, un kāda jūs pati sevi izskatāties? Protams, katru dienu es domāju, kā kļūt labākiem un interesantākiem mūsu klientiem, un tāda nākotnes vīzija ir veidot sadarbību ar tā kā ārstu grupu, jo tā kā jau es minēju, šī te floatinga terapija ir ļoti laba veselības uzlabošanai, un pasaulē plaši tiek izmantota tieši floatinga terapija, un tā palīdz cilvēkiem ļoti smagos gadījumos, ka viņam ir ļoti liels depresijas problēmas, iekšējie pārdzīvojumi bijuši milzīgi, tad floatinga terapija spēj cilvēku atgriezt normālā dzīvē un spēj viņam fantastiski palīdzēt, bet šajā gadījumā ir nepieciešams terapeits, kurš vispirms ar klientu aprunājās, atrod šīs te problēma zonas viņam, un tad notiek floatinga process, un floatinga procesa laikā cilvēks pats atrisina savas problēmas. Leons jautā, kā jūs izstrādājāt biznesa plānam finanšu plānu, cik stingri uz to skatījās bankas komisija? Finanšu plānu mēs strādājam kopā ar manu grāmatvedi, un
bankas komisija skatījās uz to diezgan stingri. Viņi pat prasīja, lai mēs atrodam datus no citiem līdzīgiem uzņēmumiem. Tā kā Latvijā bija tikai viens līdzīga rakstura uzņēmums, tad mēs spējām piedāvāt tikai šo, jo es paskaidroju, ka nav jēga piedāvāt citu valstu šos te finanšu plānus, jo Latvijā pilnīgi cita situācija ir un cita maksātspēja un tā tālāk. Bet banka uz finanšu plānu skatījās ļoti detalizēti, bet arī finanšu plāna izstrādē, ja bija jautājumi, bija iespēja konsultēties ar bankas piešķirto konsultantu un, problēmas principā nesagādāja. Mums tuvojas pavasaris un vasaras sezona. Vai jūs šajā brīdī savā biznesā sagaidat lielāku klientu pieplūdumu vai gluži pretēji? Vasara ir tas laiks, kad visi vēlas doties ārā. Vasara ir mazliet brīvāks laiks tieši mūsu biznesā, jo uz flotingu parasti cilvēki nāk rudens, ziemas un pavasaras sezonā, jo tas ir tas brīdis, kad mums cilvēkiem gribās kaut ko siltu un patīkamu, un vasarā tomēr cilvēkiem ir citas nodarbošanās, ir atvaļinājumi, vairāk viņi izbrauc pie dabas un savos dārzos vai darbos citos, kas nav saistīti ar ikdienas darbu. Līdz ar to ir novērojumi, ka Eiropas valstīs vasarā flotings tiek mazāk apmeklēts. Un vēl viens jautājums. Vai jūs iesakat flotingu pēc dažādām operācijām vai pārciestiem, es nezinu, insultiem, infarktiem, citām lietām? Jā, tieši tā. Ļoti pozitīvs efekts ir pēc operācijām, tikai, protams, ir jābūt sadzījušām visām brūcēm, jo flotinga baseinā ir tas ļoti būtu savam ārstam, jājautā. Jā, ir jājautā ārstam, bet tajā brīdī, principā, kad brūces ir sadzījušas, tad flotingu jau drīkst apmeklēt. Vēl kāds klausītājs, lūdzu? Halo. Labdien. Sveicināti. Es gribētu teikt tā, ka es nodarbos ar grain production. Vai mēs runāsim šitādā valodā, vai runāsim latviešu? Paldies, es neesmu šīs firmas dibinātājs. Vai esat kādreiz domājuši par to, ka latviskot šo vārdu un esat meklējuši veidus, kā to darīt? Jā, tas arī bija jautājums tajā brīdī, kad veidojām uzņēmumu nosaukumu, kā Latvijā šo te lietu pastāstīt, kas tas ir, jo latviskais tulkojums šim vārdam ir pludiņš, bet diez vai cilvēki saprastu, ja mēs uzņēmumu nosaukumā ieliktu pludiņš un atpūta. Visticamākais, ka tas asociētos ar kādu makšķerēšanas veikalu. Atpūties kā pludiņš. Kaut gan varbūt. Jā, varbūt. Arī šāds oriģināls risinājums ir iespējams, bet float ir starptautiski pazīstams vārds, līdz ar to mēs izvēlējāmies šo vārdu float, jo visā pasaulē un Eiropā pazīst šo vārdu, un jebkurš turists, tā kā mēs atrodamies blakus viesnīcai, mums ir jādomā arī par turistiem, un jebkurš turists ieraugot vārdu float, ja viņš par to pirms tam būs dzirdējis, viņš sapratīs, kas tas ir. Un zinās, es tagad mēģināšu jums jautāt, kā vēlējās mūsu klausītājs, vai atpūtai kā pludiņš Latvijā ir arī speciālisti? Domāju, ka nē. Vai esat par to domājis apmācīt cilvēkus, vai pati pievērsties un iegūt vēl kādu papildu izglītību? Floatingā? Jā. Floatingā man ir jāapmāca savi darbinieki, kuri pie manis nāk strādāt. Man ir jāapmāca viņus, kā runāt ar klientiem, kā paskaidrot klientiem, kas tas ir. Un, īsti vajadzība apmācīt cilvēkus vairāk nekā mēs spējam nodrošināt darbvietas nav, jo vispirms ir vajadzīga vieta, kur strādāt, lai varētu šos cilvēkus apmācīt. Bet tā kā mēs arī esam sadraudzības uzņēmums Anglijai, kura mums piegādāja iekārtu, tad mēs esam kā viņu Jūs solījāt izstāstīt, kāpēc tieši no Anglijas jūs iegādāties? Jā, tādēļ, ka arī iekārta visa finālā nāk no Anglijas, un gan sāls, gan iekārta, viss nāk no Anglijas, un kā paši angļi apgalvo, viņiem ir pasaulē pats tīrākais magnīja sulfāta sāls. Nav iemesls neticēt. Pēc šiem aprakstiem, kā viņi ir stāstījuši, tad ir pamats ticēt, ka šis sāls tiešām ir ļoti kvalitatīvs un labs.
Es teikšu jums lielu paldies šorīt, ka atnācāt un stāstījāt mūsu klausītājiem. Studijā bija Float & Relax īpašniece un vadītāja Marite Malzubre. Paldies, ka atnācāt un paldies, ka stāstījāt. Paldies jums. Tūdaļ pēc dziesmas mūsu klausītājiem pastāstīsim, kādēļ jāslēdz īres līgums un kā to darīt juridiski korekti. Studijā būs notāre Sandra Jakušēnoka. Kā labāk dzīvot? Kopā ar Hipotēku bankas atbalsta programmām. Klausies un iedvesmojies!